augsti godājamais valsts prezidenta kungs, godājamais Brēmaņa kungs, man ir tas gods darīt zinām, ka ar ordeņu kapitula lēmumu par nesautīgo mūžu ieguldījumu latviskajā izglītībā, latviešu valodas, kultūras un vēstures mācīšanā un popularizēšanā, kā arī latvietības uzturēšanā svešumā, ilgadējam Austrālijas latviešu sabiedriskajam un kultūras darbiniekam, skolotājam Kārlim Brēmanim piešķirts Latvijas valsts augstākais apbalvojums Atzinības krusts, ieceļot par Atzinības krusta kavalieri. Lūdzu, prezidentūras pasniegt ordeni. Paldies. Ļausim, lai mums tikai tā turiet, lai labāk redzēs, lai kungs. Paldies. Augstgodājamais prezidenta kungs, pateicos par apbalvojumu, esmu ļoti pagodināts. Lai man atļauts, es pirms minēt savus vecākus un pateicību arī manai māsai un vīram Ienam par viņu atbalstu. Tomēr es uzskatu, ka šī ir galvenokārt atzinība latviešu skolotājiem, latviešu izglītībai Austrālijā. Latviešu skolas jau tika dibināts Austrālijā no 1950. gada. Latviešu vidusskola Melburnā 72. gadā un Annas Ziedars vasaras vidusskola 74. gadā. Man šķiet, ka latviešu skolas ir ļoti nozīmīgas latviešu sabiedrībai Austrālijā. Tās nevien uztur latviešu valodu jauniešiem, bet arī nozīmē, ka jaunieši sadraudzējas savā starpā. It sevišķi varbūt Annas Ziedars vasaras vidusskolā un nodibina tādu aktīvu sabiedrisko dzīvi. Un līdz ar to man liekas pateicība visiem latviešu skolas skolotājiem un skolu darbiniekiem Austrālijā. Paldies jums!